10 kilometru pa Vaidavas apkārtni septembrim nepierastā augstumā lietu un krusām, kad vienlaikus jāsakoncentrējas un jāizdomā, kas vainīgs noziegumā, turklāt pēc knapi gulētas nakts. Otrās uzņēmuma strateģiskās sacensības attaisnoja domu par fizisko un intelektuālo spriedzi 24 stundu garumā. Par pirmo dienu finanšu orientēšanos, puķu konstruēšanu un nakts veloposmu ar krustvēru mīgu minēšanu jau stāstījām. Otrajā dienā komandām vispirms bija jāspēkojas erudīcijas, fiziskajos un komunikācijas pārbaudījumos. Katrai uzdevuma grupai 3 līmeņi. Ja komanda iziet pirmo līmeni fiziskajā un komunikācijas pārbaudījumā, tad arī otrajā līmenī drīkst ņemt tikai fiziskos un komunikācijas uzdevumus. Ja gribas savākt vairāk punktu un paspēkoties arī erudīcijā, jāsāk no pirmā līmeņa. Nu ko, ja nezini, kāda ir teletūbija pulkrāsa, tad nevar pateikt, kas ir spektrā pretējā krāsa. Tad jālien augstajā Vaidavas ezerā veikt sodāpli. Otrā līmeņa erudīcijas uzdevums jāizmēra šķūņa tilpums, ņemot tālkā vien striķus un caurules. Trešajā līmenī detektīva uzdevums. Tagad par fizisko. Brist cauri purvam pūst par reni bumbiņas vismaz 4 metru tālumā. Otrais līmenis ir kā vieglāks, bet pamēģina ar dēlīti, marli un nazi no āboliem dabūt biodegvielu. Tas ir sulu. Pēdējais uzdevums astiņdzināja visus skatītājus. Pa pāriem jālien pa virvēm, vidū jāsatieks un jānodod otriem krūzi ar ūdeni. Komunikācijas uzdevumos bija gan jārāda mēmēs šovs, piemēram, jāparāda jautājums, kāds ir Vaidavas pasta indeks, savukārt pārējiem jāizskrien noskaidrot. Gan arī jāmeklē kontrolpunkti ar aizsietām acīm pēc iepriekš parādītas kartes. Beigās Morzes ābeces prasmu tests. Pēc 5 stundām attālpa tusiņš kopā ar līdzutējiem, kam pašiem bija iespēja izmēģināt mini S2 uzdevumus. Tad komanda tiek sadalīta. 4 tiek sadalīti pa 4 autobusiem ar aizklātiem logiem. Katrs dodas uz savu pusi, kur dalībnieki tiek izlaisti. Uzdevums satikties konkrētā punktā, tad visi metas laivot ar ierasti drakoniskajām soda sankcijām par nepareizi izpildītajiem uzdevumiem. Beigās kopā ar 5. visi vēl izrādās skrējienā pa Valmieras centru un beidzot finišu. Kas ļāva izturēt? Sākumā mums lika sasparoties Maruta, kas 5 stundas mūs gaidīja. Bija nocietusies. Pēc tam lika sasparoties Ģirds. Tad mums lika sasparoties Dainis, Ārturs un Jānis. Mēs visi likām sev sasparoties. Līdzjutēji. Tas tikai pierāda, cik svarīgi šādās sacensībās bez fiziskā un garīgā treniņa ir komanda. Daži izvēlas fiziski spēcīgākos, citiem ir cita pieeja. Runājot par šīm sacensībām, mūsu taktika ir tāda, ka katru gadu pilnībā nomainām komandu. Tāpēc, ka pirmo reizi piedalījās mūsu paša augstākā vadība un viņi nolēma, ka šis pasākums tik jauks ir, ka jādod pēc iespējas lielākai daļai darbinieku iespēju piedalīties un, tā teikt, izklaidēties. Uz tikšanos nākamgad? Rezultāts meklējiet Diena LV vēl šonakt. Marta Rībele, Jānis Palkaunīgs, Diena TV no Valmieras.